Pasakiet, lūdzu, jums noteikumi eksistē vai nē? Nu, jūs krustojat krustojumu, pa Maskavas ielu braucāt. Prūšu un Kaņiera. Uz autobusu joslas šķērsojat vai nē? Jā. Jūs parādīsiet kooperatīvais transporta līdzeklis drīkst braukt? Jūs domājat par operatīvo transporta līdzekli? Ja jūs meklējat to likumu, to noteikumu par operatīvo transporta līdzekli, mums viņu var pateikt. Nē, es vienkārši, kā autovadītājs zinu. Pie mums jau Latvijā kā likuma nezināšana neatbrīvo no atbildības pareizi. Līdz ar to nevar braukt nezināt noteikumus un likumus. Operatīvais transporta līdzeklis ar iedegtām bākugunim un skaņas signālu un speciālu krāsojumu. Ja jūs to meklējat. No jums? Vienkārši gribēju pārliecināties, vai jūs zinat noteikumus, ka jūs tik droši braucāt krustojumam pāri pa autobusu joslu. Tajā situācijā jūs bijat identiski tāds pats, kā jebkurš autovadītājs. Jā. Jā. Piemēram, jā. 24. Par transportu ir speciāls krāsojums, piešķir speciāli krāsojums. Izlasiet uz galam. Piešķir operatīvo transporta līdzekļu status bez ieslēgts mirgojušas uz bākugu un bez speciāla skaņas signāla. Par šo noteikumu prasību izmantošanu šiem punktu atļauts braukt par pasažieru sabiedriskajiem transportam paredzētajām joslām, bet tur nav rakstīts, ka šķērsot krustojumu. Jā, tas muļķības. Muļķības? Kur ir rakstīts, kas ir operatīvais transporta līdzeklis? Tas ir josla, joslas ir sadalītas. Krustojumā es arī varu braukt, kā es gribu. Nogriezties pa labi, braukt taisni. Ja nav braukšanas virziena joslās, tas ir paredzēts. Ko jūs strīdat? Nē, labi. Labi, ierunājāt. Uzrādiet, tagad atmēs, viss kārtībā. Protams, man viss kārtībā. Man dokumenti uz kāda pamata ir jāuzrāda. Jūs mani apturējāt? Jūs mani apturējāt šoreiz. Nu jā, tur tieši tā. Protams, jūs jau visu pārbaudījāt. Pēc numuru tur pilnīgi viss rakstīts. Kādos gadījumos man viņa jāuzrāda? Jūs man aizturējāt manu darbu. Es jūsu darbu neaizturētu. Kāpēc? Jā, aizturēt. Jūs man Pagaidiet. Aizturējāt. Man nav ļauts pie jums vērsties? Jā, ir. Es jūs izskaidroju situāciju. Man ļauts pareizi vērsties pie jums? Nē, es jums vienkārši jautāju. Es jums uzdevu jautājumu. Vai jūs zināt? Jūs man pārmetāt. Vai jūs, es jums jautāju. Es šāru attīt. Es jums jautāju, vai jūs braucāt pa autobusu joslu. Jūs sākat brīnīties, bet jūs neko neatbildējāt. Jūs teicāt, atradīsiet, bet jūs nepateicāt nejanāt. Nu jā, bet tas jums jau bija jāzina no galvas. No galvas nav jāzina, kurš punkts tas ir. Jums nav likumdošana jāzina? Tāpēc, ka noteikti grāmatu, man nav jāzina, kurš punkts tas ir pēc kārtas. Ja? Šoreiz laikam nav līdz, tāpat kā jūsu kolēģi. Varbūt arī ir.
Redzat, rekur? Tas ir no policijas mājaslapas. Jā, Uli. Policijas darbinieku pienākumu. Jā. Zināt spēkā aizsošo likumdošanu un citus normatīvos aktus. Nē, bet jūs jau grāmatā skatījāt, es jau nezinu, tur ir tā lieta. Kā man jāzina, visi gan noteikumi grāmatā katrs. Bet redz, tā labi, es nekums. Es jums teicu tikai, ka es atradīšu punktu. Labi. Nu, es viņu pārbaudīšu šā vai tā. Kas tu pārbaudīšu? Grāmatiņu, jā? Jā, protams. Darbojas Latvijas Republikas. Man kā amatpersonai, jūs negribat uzrādīt vadīt apliecību, pārbaudīsim personīgi. Man ir tiesības. Jūs mani apturējāt? Nē. Bet es jūs apturēju. Man ir jāpārbauda, kas jūs tāds esat, un tas ir meklēšanā. Jūs man varat nedot vadīt apliecību, uzrādīt vienkārši personu apliecības dokumentu, pārbaudīšu un visu šķirsimies kā draugi. Kāds dokuments, ja ne autovadītāja apliecība? Nu, tu uzrādīt apliecību. Nu, pārbaudīsim, vai viss kārtībā. Nu tad kuru tieši? Tad dokumentu vai autovadītāju nevajag, apliecību nevajag, vajag citu dokumentu? Jūs man pirms tam negribējāt viņu dot. Bet kuros gadījumos man viņu jums jāuzrāda? Jā? Bet dotajā brīdī nevis, ne jau jūs mani apturējāt. Kas jūs tāds esat? Es Latvijas pilsonis. Nu, es taču nezinu, kas ir Latvijas pilsonis. Nu, piemēram, kaut vai es arī būtu meklēšanā, es pabraucu pirms garām, jūs man neapturēt. Es uzskatu, ka nē, ka tas ir pretlikumīgi. Tieši tā. Jūsu tiesības ir tad, kad jūs mani apturat. Nu, kā? Man atversim grāmatiņu? Kādos gadījumos? Man vajag sameklēt punktu, kurā gadījumā mums ir jāuzrāda. Protams. Tad, kad es esmu apturēts. Jā. Atšķirīšu kļūtās konkrēti. Kurā vietā ir rakstīts, ka mums ir jāuzrāda. Pēc pieprasījuma. Nu, kuros gadījumos? Un jums ir jāuzrāda pie likuma pārkāpuma. Vai pie... Jā. Aizdomas? Jā. Bet jūs man neapturējāt. Es jūs neapturēju, jā. Tad kādas problēmas? Man problēma nav, jums problēma. Man kādas tieši? Nu, es nezinu, kādas ir. Man nav nekāda problēma. Neviena ir augsts sāk palikt. Var es logu atvēršu? Man, protams, ja kaut kam sakarīgam, man vienmēr atradīsies. Te jūs atsakaties? Es neatsakos. Es vienkārši gribu to darīt likumīgi. Nu, bet jūs man neapturējāt. Nav jāaptur. Zēl? Uzprasīs autovadītāja apliecību? Nē, personu. Kādu? Mums ir kaut kāds pasas režīms? Mums jau nav nekāds pasas režīms. Nu, ka man pasi jānesā līdzi. Tāda opcija arī ir. Labi, varat pārbaudīt droši. Logu attaisīšu. Cirka iehalplāmas tās. Nosauksiet, kas ir. Kas tas ir? Kas tas ir? Kas tā pieka? Kāda aplikācija? Nu, šīs ir jūsu darba rīks? Jā, tā ir Rīcības ministrijas mājaslapa. Jo es jau nezinu, kur jūs tur vadat. Es teiksim, atsakot savu, jo... Jums ir planšete, pareizi? Jūs ar viņu var... Kā? Jums vēl vecāvi? Ja vienkārši Ķūža kungs teica, ka jums jau ir planšets, ka man nekur nav jākāp ārā, nekur nav jāiet.
apšaubu. Nu, es kaut kā nevēlos, lai mani dati ir kaut kādos telefonos un tā tālāk. Nu, ja jūs zinat likumu pa personas kodu. Šeit kāds personas kods pēc tam uzdzīst un viss. Kā es to varu zināt? Man nav tiesība izpost citām personām, jūsu personas datus. Bet cilvēki ir, kas to dara, diemžēl mūsu valstī. Es nezinu, kāpēc. Nē. Ticat man, nē. Jāraksta iesniegums, jāiet tādu notiskā. Ja uzrakstīja iesniegumu, man pateica, nekā nesaskata, viss kārtībā. Nu, likuma mums nedarbojās. Un pateica, ko jūs pie mums atnācat teikt uz ātro Problēmas atkal. Es esmu novirzījies no tēmas. Nē, es tāpēc saku pa datiem. Es negribu viņus... Es nezinu, nu jūs... Mums ir jānosauc pie personas datus. No kurš likuma pants to nosaka? Tās atnāk parādīt. Nu labi, jā. Ko jūs man teiksiet? Tātad, jā, 25. panta, ceļu satiksmes likums, pirmās daļas, tas ir rakstīts mums. Transporta vadītāji pienākumi, jā. Kam man ir jābūt klāt, jā. Jābūt klāt. Man ir klāt. Pēc policijas darbinieku pieprasījuma, tā ir jāuzrāda. Pareizi? Es taču redzēju, ka jūs vadījāt mašīnu, redzēju. Kopā braucām, jūs man tagad atsakaties un uzrādāt. Pareizi? Nu, tas ir vispār pie apturēšanas. Nē, mums ir jābūt klāt. Nu, man ir klāt, jā. Nu, tad mums ir jāuzrāda. Likumā rakstīts, ka mums ir jāuzrāda. Tā apliecība. Tas ir šausmīgi sarežģīti. Man viņi ir. Lūdzu. Nu, parādiet gaismā. Viņš neņemšu nos. Nu, viss kārtībā. Nu, redzu. Tehnisko varu. Nē. Apdrošināšanu. Aptieciņu, ugunsdzēšanu. Nu, tas man kā bezjēdzīgi, to strīdēt. Nē.